Pasaules čempionātos Latvijas valsts vienībai mačos pret Šveici papildu laikos vai pēcspēles metienos ir klājies patiešām sekmīgi. Kopumā šādā aizraujošā veidā šveiciešus esam sarūktinājuši 3 reizes. Jāatzīmē, ka pirmais šāds panākums tika izcīnīts tieši viņu pašu mājās, tālajā 2009. gada turnīrā Bernē. Spēles pamatlaikā precīzi mūsējo rindās bija Mārtiņš Cipulis, bet izšķirošo bullīti augstasinīgi realizēja šī elementa lielākais speciālists hokeja maistro Aleksandrs Ņiživijs. Nevar nepieminēt Edgara Masaļska necaursitamo spēli vārtos. Viņš atvairīja 38 no 39 pretinieku raidījumiem, pilnīgi pelnīti tiekot atzīts par mača spožāko zvaigzni. Nākamo reizi šveiciešu nervu sistēmu pārbaudījām pēc 6 gadiem Čehijā, kad triumfējām ar rezultātu 2-1. Pagarinājumā uzvaras vārtus meistarīgi nokārtoja Kaspars Daugaviņš un Lauris Dārziņš. Arī toreiz aizsardzības pēdējais drošības sargs bija Masaļskis, kurš neutralizēja 35 pretinieku metienus, liekot arēnā sanākušajiem Latvijas faniem burtiski ieslīgt sajūsmā, un visbeidzot bronzas gads. Ārkārtīgi smaga un liktenīga cīņa 23. gada maija vakarā Rīgā. Pamatlaikā katrs vārtu gūms nāca ar milzīgām pūlēm un sviedriem, toreiz izceļoties Ralfam Freibergam, Rodrigo Ābolam un Kasparam Daugaviņam. Kad pamatlaiks noslēdzās neizšķirti, ceļazīme uz ceturdaļfinālu jau bija kabatā, tomēr ar to nebija gana. Mūsējiem prātā mājoja vienīgi uzvara, un punktu šim trillerim pielika Rudolfs Balcers, kura precīzais šāviens pagarinājumā atnesa valsts vienībai uzvaru. Pret Zviedriem nekad nav gājis viegli, un tā ir bijis vienmēr. Pēc 60 minūtēm un saspringta papildu laikā uz tablo mirgoja likumsakarīgs neizšķirts 2-2. Pēc spēles bullīšos savu meistarību nodemonstrēja Mārtiņš Harsums, Herberts Vasiļevs un ar otru piegājienu Aleksandrs Ņiživijs. Šis panākums dāvāja neaprakstāmu emociju vilni visā Latvijā. Atgriežoties pie 2015. gada pasaules čempionāta Čehijā, jāsaka, ka toreiz katrs panākums nāca ar milzīgām, gandrīz necilvēcīgām pūlēm. Mačs Prāgā pret sīkstajiem austriešiem 12,735 skatītāju klātbūtnē nebija nekāds izņēmums. Kā vēlāk izrādījās, šī smagā cīņa kļuva par mūsu valsts vienības otro un pēdējo uzvaru visā turnīrā. Aizsardzības pēdējā bastiona un glābēja lomā kārtējo reizi iejutās Edgars Masaļskis, kurš vārtos uzbūra īstus brīnumus. Savukārt papildlaikā savu darbiņu atkal teicami paveica Kaspars Daugaviņš un Lauris Dārziņš. Šis duets tobrīd teju vienatnē vilka visas komandas uzbrukuma spēku. Viņu jaudu apliecina arī statistika. Pirms pēdējā grupas mača pret Franciju Daugaviņa kontā jau bija 4+3, bet Dārziņš mačos bija sakrājis 3+5 rezultavitātes punktus. Pārceļamies 3 gadus uz priekšu. 2018. gads un Rudolfa Balcera zvaigžņu stunda Dānijā mēļo, ka tajā pavasarī ne tikai starp vēlākajiem līdzjutējiem, bet pašā hokeistu lokā esot atradies kāds, kurš īsti nezināja, kas ir šis liepainieks. Visi, protams, apzinājās, ka otrpus okeānām spēlē talantīgs puisis, taču sejā viņu ne visi īsti pazina. Viss mainījās vienā vakarā. Jau pirmajā čempionāta mačā pret Norvēģiju jaunais uzbrucējs guva 2 vārtus. Īpaši spilgti atmiņā palicis tieši uzvaru nesošais moments pagarinājumā. Balcers ar izcilu eleganci apspēlēja vairākus norvēģu aizsargus un trieca ripu tīklā, panākot gala rezultātu 3-2. Pēc šī iespaidīgā šova par jauno talantu acu mirklī runāja nevien hokeja līdzjutēji Latvijā, bet viņa vārds izskanēja visā plašajā pasaules hokeja sabiedrībā. Lūk tā, no pilnīga debitanta līdz valsts varonim nepilnu 3 stundu laikā. 4 gadus vēlāk grupu turnīru ietvaros spēlē pret Austriju. Mačs nonāca līdz pēcspēļu metieniem. Šajā čempionātā Šilovs pirmo reizi sāka maču Latvijas izlases vārtos. Valsts vienības labā 2 vārtus guva, nu jau ļoti labi hokeja sabiedrībā pazīstams un NHL gaisu izbaudījušais liepainieks Rudolfs Balcers, bet vienreiz izcēlās Rihards Bukarts, kurš vēlāk arī tika atzīts par mača spēlētāju. Uzvara
uzvaras nesošu bullīti iemeta Roberts Bukarts, savukārt pēcspēles metienu sērijā tikai vienreiz austriešiem piekāpās Artūrs Šilovs, pamatlaikā atvairot 29 pretinieka lādiņus. Es jau nedaudz pieskāros neaizmirstamajam 23. gada pavasarim, taču neskaitot drāmu pret Šveici, tajā turnīrā uzvaras pagarinājumā tika izcīnītas pret vēl 2 hokeja lielvalstīm. Pirmā no tām krita Čehija. Tas notika mājās, burtiski elektrizētajā un pārpildītajā arēna Rīga. Latvijas izlasē tikai ar 12. piegājienu pasaules čempionātu vēsturē. Beidzot, izdevās ar 4-3 pieveikt čehus, izcīnot ne tikai emocionālu, bet arī vitāli svarīgu panākumu šī pavasara kampaņā. Ar šo uzvaru mēs elites divīzijā ielikām pēdējo trūkstošo ķeksīti, uzvarot katru elites hokeja valsts vienību vismaz reizi vēsturē. Piebildīšu, ka pirmo oficiālo maču pret Čehiem izlase aizvadīja pirms 26 gadiem tālajā 2000. gada pasaules čempionāta ceturdaļfināla fāzē, un tad sekoja gadsimta mačs Tamperē par bronzas godalgām pret Amerikas Savienotajām valstīm. Šajā vēsturiskajā cīņā 2 vārtus guva aizsargs Kristiāns Rubīns, kura rēķina arī pats svarīgākais un izšķirošais šāviens pagarinājumā. Vēl precīzi mūsējo rindās bija Roberts Bukarts un Jānis Jaks. Kā jau bija gaidāms, cīņa izvērtās par īstu karu uz ledus. Pretī stājās amerikāņu komanda, kuras sastāvam kopā bija ļoti pieklājīga bagāža, 2733 spēļu pieredze Nacionālajā hokeja līgā un 2553 mači Amerikas hokeja līgas laukumos. ASV izlases sastāvā īpaši interesants bija mazais un ātrais uzbrucējs Roko Grimaldi ar savu 1,70 m augumu. Viņš ir viens no visu laiku īsākajiem spēlētājiem NHL vēsturē, kur spējis aizvadīt 203 mačus, neskatoties uz trakajiem rezultāta pavērsieniem un vadības maiņām spēles gaitā, nonākot tik tālu mūsējiem. Laikam jau citu variantu vienkārši nebija, kā ar zobiem sagrābt kāroto bronzas medaļu. Protams, saviem vecākiem par to, ka mammai žēl, ka tētis šito neredz visu. Viņi iedeva iespēju būt hokejistam, kad šāsars acīs. Arī 24. gada pavasara kampaņa bija nervu skutinoša un arī aizraujoša hokeja līdzjutējiem, jo 3 no 7 mačiem uzvaras tika izrautas papildlaikā vai pēc spēļu metienu sērijā. Turnīra ievadā laukumā dominēja misters pagarinājums, kurš iepriekšējā gada bronzas sastāvam atnesa 2 ārkārtīgi nervozus panākumus overtaimā. Vispirms atklāšanas mačā spraigā cīņā ar 5-4 tika salauzta Polijas izlases pretestība, bet jau dienu vēlāk 12. maijā tādā pašā stilā pēdējās sekundēs kapitulēt tika spiesta Francija. Saldais ēdiens līdzjutējiem un reizēm nervu pārbaude sekoja mačā pret principiālo Slovākijas valsts vienību, kur uzvarētāja noskaidrošanai bija nepieciešama pēcspēles metienu sērija. Šajā mačā uzbrukuma smailē negaidīti pieteicās izlases aizsardzības vīri. Pamatlaikā precīzi bija Ralfs Freibergs un Oskars Cibuļskis. Kad mačs nonāca līdz bullīšiem, savu meistarību apliecināja jaunais talants Dans Ločmelis, kurš meistarīgi realizēja savu mēģinājumu. Tikmēr aizmugurē drošības garants bija Kristers Gudļevskis. Viņš šajā mačā darīja visu, neutralizējot 41 pretinieku metienu un turot Latviju spēlē līdz pēdējai sekundei.